Šodien tikšanās ar Jelgavas jauniešiem, ko jautāja, kāda iespēja? Šī tur no visām tām uzstāšanās reizēm, kas man tagad ir pēc izdošanas bijušas, tā varbūt tās abas tikšanās šodien bija kaut kādā ziņā visatbildīgākās. Jo tur jau nākas runāt ar cilvēkiem, kas ir tajā vecumā, kā es toreiz. Nu, viņi ir tajā vecumā kā grāmatas varoņi. Un viņiem jau nevar iestāstīt, ka es labāk zinu, kā ir būt jaunam, ja viņi paši ir jauni. Tāpēc tas brīdi ir tā sastrsojies vēl mazliet vairāk nekā parasti. Bet nu viss pagāja gludi. Man šķiet, es vaidījos, ka nevienam nebūs nekādi jautājumi, vispār nebūs nekādas intereses, bet nu, gan šeit, gan sevišķi skolā bija daudz jautājumu. Un vispār man kaut kā pārsteidzoši likās, ka jaunieši ir kļuvuši kaut kā daudz pozitīvāki. Tur neko tādu destruktīvu nemanīju. Es domāju, ka varbūt atceroties savu jaunību, dažreiz jau tās lekcijas negāja tik veiksmīgi, tur jau viss tika pārbļauts. Neviens jau īsti neklausījās, bet šoreiz viss gāja ļoti gludi tā. Esmu tāds gandarīts, varētu teikt, jā. Ir kāds laiks pagājis kopš grāmatas izdošanas, daudz recenzijas internetā un citās vietnēs redzams, kā pats vērtē šo produktu, kad jau viņš ir apružājies. Nu, laikam priekš manis viņš jau nav pietiekami apružājies. Ir kaut kāds pusotrs mēnesis pagājis. Man vēl grūti. Es sākumā arī recenzijas nelasīju. Tagad es pamazām sāku recenzijas lasīt, bet man vēl grūti pateikt. Es tā pat izvairos pašķirstīt. Man liekas, ka šo to man šķiet vajadzēja rakstīt citādāk, bet ja man pēkšņi tagad dotu iespēju vēlreiz pielapot, tad es droši vien to nedarītu, jo tas ir beidzies kā ir, tā ir. Tas man vēl pārsteigts, ka tāda tomēr tik liela tā uzmanība. Jo daži no vecajiem draugiem izlasījumi teica, ka jā, ļoti interesanti, bet tas jau ir interesanti tikai mums, kas tur piedalījās, bet man izrādās, ka nē. Laikam jau kaut kas tāds līdzīgs posms ir bijis visiem, ļoti daudziem. Un kaut kā man ir tur, es par veiksmi daudz runāju, bet man šķiet, ka tiešām ir tā, man paveicies tā varbūt netēmējot īsti trāpīt. Vēl tas. Jā, es nezinu, es pagaidām neņemos vēl novērtēt, vēl par agru. Tagad bieži aicinās uz Jelgavu noteikti? Šī bija otrā, laikam nebija otrā reize. Nebija, jā, es nezinu, cik tad jau otrs jautājums, cik liela ir vispār Latvijā tā lasošā publika, nav jau ļoti liela. Labi, ka vispār ir vēl. Bet droši vien jau arī nedaudz lielāka un nedaudz mazāka kā agrāk. Tas ir jau tāds šauram entuziastu lokam. Tā ka droši vien jau ļoti daudz nebūs. Kaut kad jau beigsies šīs aicināšanas. Vai caur grāmatas nosaukumu Jelgava netiek kaut kāda papildus interese radīt lasītājos Latvijā par šo pilsētu? To es nezinu, vai turisma rādītāji ir Jelgavā uzlabojušies vai krituši varbūt. Bet pašam paziņu lokā Rīgā? Jā, man vecie jelgavnieki saka, ļoti daudz uzmeklēja tādu cilvēku, kas nebija saticis droši 11 gadus. Viens no viņiem teica, ka tā grāmata mums tāds tā kā salidojums visiem toreiz iesaistītajiem. Tas viens tāds vismaz pozitīvs efekts. Un kad var gaidīt nākamo grāmatu? Es nezinu. Tiešām neņemos teikt. Reklāmas biznesā jau tas deadlines termiņš ir pats tur biedējošākais, kas var būt, tad vismaz šajā vietā es neuzlikšu to termiņu. Bet doma ir? Doma ir, ka kaut ko vajadzētu rakstīt, un ir visādas tādas ieceres, bet nekā tāda, ko es varētu tagad konkretizēt, jo tad tas arī būs kaut kāds ierobežojums un liek atbildību, kamēr var no tās atbildības izvairīties, tikmēr vairīšos. Paldies!